Šitā vieta tika izraudzīta ar domu tādu, kad mums neviens netraucēs te. Jo tas ir mūsu melnais darbs, tas ir šitā trasa ir mūsu melnais darbs. Mēs nekādu šovu nenodarbojamies, mēs te trenējamies, mēs te liekam klātī sportistiem visu, kas ir vajadzīgs, un viņi tādā nomalītē, lai mēs varam savu darbu mierīgi, klusi darīt, pārbūvēt. Šitas ir vissvarīgākā vieta, kāpēc mēs vispār uztaisījām pārbūvu, un tas ir saistīts ar viņu to pedalēšanas tehniku. Viņam ir problēmas, viņš lēca labo, viņam netīšām uzgriezās kreisā, līdz ar to pazuda līdzsvars, palika taisnas kājas un nokrita. Tagad viņam ir tā problēma, ka viņš braucot ātri, neizkontrolē. Viņš grib būt vairāk pārliecināts, ka tā labā kāja priekšā, līdz ar to viņš pusotru minienu izlaiž apakšā. Jo viņš tā kā aizmin, nebija šitā, bet likšu apakaļ, un tad es esmu droši. Un tu zaudē laiku, arī starp pumpām. Viss te ir izmērīts tā kā Rio, lai tu zini atkal ties minieni, lai būtu tur 3 vai 4. Lai mēs varam izstrādāt, lai nav vispār problēmas par to, lai tu pilnīgi maksimāli radoties. Tai pirmai taisnē, lai tev tā zemapziņa ieslēdzās, un viņi zina, ko darīt. Lai tev nav jādomā. Tas ir pats būtiskākais. Lai tu nepalaist garām, jo, kā jau teicu, 70% Rio uzvara būs pirmā taisna. Kurš viņa apgūs ātrāk, kurš būs ātrāks, tas arī vinnēs. Pēc otrās virāžas ir tāda super liela trepe. Nedrīkst pa zemu. Ja tu pa zemu uzlec, tu zaudēs ātrumu. Tā ir vienīgā vieta, kur var uz tavas kļūdas apdzīt. Un tāpēc, lai mēs tās sajūtas rastu, pēc tā līkuma uzreiz jāsavācās un jālec uz augšu, tad mēs arī uzbūvējām ļoti līdzīgu. Finiša taisni arī uztaisījām, lai mēs varam to ātrumu saglabāt priekš treniņos tagad, lai to apli varētu trenēt. Arī sataisījām finiša virāžu tā kā Rio. Viņi nav nekāda sarežģīta. Anglijā, Londonā bija ļoti sarežģīta. Šitā vieta tika izraudzīta ar domu tādu, kad mums neviens netraucēs te. Jo tas ir mūsu melnais darbs, tas ir šitā trasa ir mūsu melnais darbs. Mēs nekādu šovu nenodarbojamies, mēs te trenējamies, mēs te liekam klātī sportistiem visu, kas ir vajadzīgs, un viņi tādā nomalītē, lai mēs varam savu darbu mierīgi, klusi darīt, pārbūvēt.